Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1. Sākotnējā diagnostika. Pirms sākat remonta procesu, vispirms ir svarīgi diagnosticēt problēmu. Ieslēdziet Dyson H01 un pārbaudiet, vai slēgmehānisms darbojas pareizi. Ja ir dzirdami neparasti trokšņi vai ierīce neieslēdzas, tas var liecināt par slēgmehānismu bojājumiem. Ja esat neizpratnē par ierīces stāvokli, aiciniet speciālistu, lai veiktu bezmaksas diagnostiku. 2. Sagatavošanās remonta procesam. Pirms remonta uzsākšanas sagatavojiet nepieciešamos rīkus, skrūvgriezi, atslēgu komplektu, jaunu slēgmehānismu un tīrīšanas līdzekli. Ieteicam strādāt labi apgaismotā telpā, lai nodrošinātu, ka redzat visus detaļas. 3. Ierīces atvienošana. Pirms jebkādu remonta darbu uzsākšanas atvienojiet Dyson H01 no elektrības avota. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu jūsu drošību un novērstu nejaušu iekārtas ieslēgšanu remonta laikā. 4. Slēgmehānisma noņemšana. Lai noņemtu veco slēgmehānismu, vispirms jānoņem priekšējais vāks. Izmantojiet skrūvgriezi, lai uzmanīgi atskrūvētu skrūves, kas tur priekšējo vāku vietā. Pēc tam uzmanīgi noņemiet vāku, lai piekļūtu slēgmehānismam. 5. Jauna slēgmehānisma uzstādīšana. Kad esat noņēmis veco slēgmehānismu, ņemiet jauno un ievietojiet to vietā. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi novietots un piestiprināts. Ja nepieciešams, izmantojiet skrūves, lai nostiprinātu jauno slēgmehānismu. 6. Priekšējā vāka uzstādīšana. Kad jauns slēgmehānisms ir nostiprināts, uzlieciet atpakaļ priekšējo vāku un pieskrūvējiet to atpakaļ vietā. Pārliecinieties, ka visi skrūves ir cieši pievilktas, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu. 7. Ierīces testēšana. Pēc tam, kad viss ir atpakaļ vietā, pieslēdziet Dyson H01 pie elektrības avota un veiciet testēšanu. Pārbaudiet, vai slēgmehānisms tagad darbojas pareizi. Ja viss funkcionē kā paredzēts, esat veiksmīgi pabeidzis remonta procesu. 8. Papildu pakalpojumi. Ja remonta laikā saskaraties ar citām problēmām vai ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība, mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm. Mūsu speciālisti ir gatavi palīdzēt, piedāvājot konsultācijas un pakalpojumus pirms remonta. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem un iespējām, kā mēs varam palīdzēt jums ar jūsu Dyson H01. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.